Jā, bet mums vajag to terminu. Jūs pabeigšu, piekrītu, ka atgriežot atpakaļ par tiem latviešiem, kas ir šodienas tēma. Tur es redzu priekš sevis vienu tikai diskusiju, galvenu diskusiju. Tas, ko Gunde pirms tam jautā, vai kāds grib par to nerunāt, ne, vai kāda viņš derdzās. Kā tu pat redzēji, derdzās. Daudziem cilvēkiem tas ļoti šeit, ne jau šeit vispār derdzās. Nē, man arī ne, bet. Un es priekš sevis redzu elementāru, priekš sevis diskusiju. Ja mēs, tas, ko Juris piedāvāja labs punkts, ja ir iespējams viņus tos krievus šeieniešus integrēt un viņi gatavi saukties par latviešiem, un pat ne viņi ir gatavi saukties, tas vēl jautājums par to, ko tu gribi pēc tam. Jautājums, vai es viņu gribu saukt par latvieti? Tu jau negribi. Es negribu, lai viņš ir latvietis. Es gribu, lai es būtu latvietis, un viņš ir krievs. Vienalga, krievs, ukrainis, kas tu esi? Piemēram, pēc. Es gribu, lai būtu. Tāpēc franči, viņi to atļauj. Ja es savukārt neesmu viņu gatavs paņemt par latvieti, jo es gribu saglabāt sevi kā latvieti un viņu kā kaut citu, tad īstenībā man liek šeit dzīvojot, asociējot šo vietu ar kaut kādu ģeogrāfisko kopu, man jārada tas vārds. Tāds, kurš ir apvienojoši mani un viņu kopā, elementāri. Igors. Jā. Es domāju, mēs reizēm esam pārāk varbūt kaut kur kategoriski, ja? Juris, kad sāku mani citēt, es tā nobijos, domāju, man tūlīt padarīs par kaut kādu, kā saka, antipolitiķu un tā tādu, viņš pārējā pie valsts ir, tad mēs vienkārši būtībā cilvēki, kas pilda kādu funkciju, mēs saprotam vienkārši divās dimensijās. Mēs sakam, ka tā valsts ir funkcija mums patīk un tā, teiksim, politiķi nevisai. Diemžēl jautājums ir par proporciju. Šobrīd vairāk laiks ir politiķiem nekā valstsvīriem, un tas droši vien ir slikti. Ja? Ja mēs, piemēram, izvirzam pret kādu, teiksim, arī tādu kritēriju, ja, kā lojalitāte, ja? Tad arī jautājums ir lojalitāte pret ko? Es vienkārši atceros Kaspara Dimitera formulu, kad viņš pateica, es mīlu šo zemi, bet es nemīlu šo valsti. Ja mēs pēc šāda kritērija novērtētu, cik pie šī galda sēdošie viņam piekrīt vai nepiekrīt, es uzreiz godīgi pasaku, es piekrītu Kasparam Dimiteram. Es mīlu šo zemi, es nemīlu šo valsti dotajā brīdī. Un varu pateikt, ka statistiski tā ir lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, jo ja par šodienas politiķiem 90% izsakās negatīvi, un tad mēs priecājamies par to, ka vairs nav tur 91, bet ir 89, ja, tas vienkārši nozīmē, ka šo valsti nemīl vienalga ap 90%. Un mēs tagad prasīsim, teiksim, varbūt citautiešiem, sauksim viņus kā grib, vai viņi mīl šo valsti tā, ja? Tad droši vien, ka viņi tāpat kā mēs atbildēs, ka nemīlam. Varbūt tādā gadījumā arī šo jautājumu viņi mīl šo zemi. Un ja viņi arī mīl šo zemi, un tur ir ne tikai okupantu armija, pēcteči un tā tālāk, bet tur ir, piemēram, vecticībnieki, vai ne? Kuri dzīvo šeit 350 gadu, teiksim. Jā, mēs, piemēram, priecājos, kas var identificēt Severu Veru Muhinu, piemēram, jā, teiksim, kas savā laikā arī glāba, piemēram, brīvus pieminekli, vai ne? Tāpēc vien, ka viņi nākusi no šejienes un daudz ko saprat labāk nekā tie, kas nesaprata to visu, jā. Līdz ar to arī tas lojalitātes jautājums, viņš arī tāds ļoti jābūt uzmanīgiem, teiksim, jā. Attiecībā par kritērijiem, ko mēs sakam, tātad, ja mēs esam orientēti uz materiālajām vērtībām, tad tas nav pareizi, mums jābūt patriotiem ideālā līmenī kaut kādā. Bet es, piemēram, uzskatu, ka labs, teiksim, uzņēmuma vadītājs, kurš nebūtu ideoloģijā neiedzirdināts, bet ražo šajā valstī un nav aizbraucis, teiksim, uz Igauniju, kur nodokļi labāki, vai nav aizbraucis kaut kur uz Īriju, kur viņš ar savu talantu vairāk varētu nopelnīt, ja? Viņš paliek šeit strādāt, uzskatu, ka viņš arī patriots. Godīgi sakot, neatkarīgi no tā, kādas tautības cilvēks viņš ir, ja? Tad es domāju, ka mums jābūt uzmanīgiem ar šiem kategoriskajiem, varbūt, teiksim, tādiem secinājumiem. Es pilnīgi piekrītu tam, ko Gunters pateica, vai ne? Ļausim tiem vārdiem iegūt kaut kādu jēgu. Ļausim tiem vārdiem pieiet no dažādām pusēm, teiksim, ja? Ļausim varbūt kaut kādā veidā saprast vieniem otru kaut kādā varbūt sirds līmenī, un tad jau tās terminoloģijas līmenī. Es negribu citēt, ja Kasparu varēju citēt, teiksim, ja? Es negribu citēt vēl vienu, man ļoti dāma, ko arī kurš no jums zina, bet es vienkārši viņu nenosaukšu, lai kāds netalkot nepareizi. Viņi man pateica, tu zini, mēs tieši runājam par šo Kasparu formulu, viņi teica, bet tu zini, man ir reizēm jāatzīstās, ka man reizēm ir kauns kaut kur ārzemēs teikt, ka es esmu latvieti. Tas bija šausmīgi. Tas bija šausmīgi, ja, no vienas puses, bet no otras puses, nē, tā nav viņas problēma. Es domāju, ka tomēr tā ir mūsu problēma visiem kopumā, jājautā, kāpēc tā bija. Ja cilvēkam ir kauns pateikt, ka mēs esam Latvija, tāpēc, ka mums atvienojot muļķīga politika, mūsu finanses ministrs var runāt par nothing special un tā tālāk, ja? Bet šādā gadījumā arī man ir kauns, ka es redzu tādu politiķu. Un man nav kauns, kad es redzu Vairu Vīķu Freibergu, vai ne, teiksim, vai es redzu daudz citus Latvijas, teiksim, politiķus. Es vienkārši gribētu, lai mēs visi
būtu priecīgi nebūt, lai mums nebūtu kauns par Latviju vienmēr, ne tikai tad, kad uzvaram hokejā vai vēl kaut kur, ja? Un šeit atkal mēs nevaram padarīt šo cilvēku, kas pateic, ka ir kauns par Latviju kādā brīdī vai būt latvietei, nevajag uzreiz padarīt viņu par to, ka viņi nav patrioti. Varbūt viņi ir godīgāki patrioti nekā dažs labs saka, mēs lepojamies ar to, kas šeit notiek, neatkarīgi no tā, kas šeit notiek. Mēs vienmēr lepojamies. Vēl viena lieta, ko nevajag aizrauties, nevajag visu laiku meklēt atbildes uz mūsu jautājumiem pie kaut kādas iepriekšējās paaudzes vai pie kaut kādas šodien Briselē vai teiksim, vakar Maskavā, aizvakar Berlīnē vai neteiksim, vienmēr mēģināt. Varbūt Rainis mums pateiks. Nu, domājam paši galu galā. Ja šodien mums ir kaut kāda problēma, Rainis nevar to problēmu atrisināt mūsu vietā. Būsim tik godīgi, kad runāsim, kā šo problēmu atrisināt mums pašiem. Sēdīsimies pie galda un vienkārši būsim tik godīgi, kā bija Rainis. Būsim varbūt tik atklāti, varbūt reizēm rezultāti ir neiecietīgi. Bet šodien, klausoties, ko Rainis teica, teiksim, 20. gados, jā, ziniet, nu visādā gadījumā viņam droši var nepiekrist, bet viņam nevar pārmest negodīgumu. Kas, diemžēl, šodien šīs, teiksim, dubultā morāla un tā tālāk ir sastopams katra soļa. Man liekas, tā ir lielākā traģēdija. Lūdzu, jums. Nē, nu, šeit Kristiāna pateiktais liek atcerēties eksprezidenta Valda Zatlera viedus vārdus Lietu sargu revolūcijas laika doma laukumā, kas es esmu. Nu, ja es pajautātu sevi, tad es nekāda ziņā neesmu Krievijas krievs, bet riktīgs krievs Latvijas arī neesmu, jo man ir ļoti svarīgi, ka katru dienu es lasu latviski, runāju latviski, katru dienu lasu arī angļu valoda, varbūt reizes vai pāris reižu nedēļā arī runāju angliski, un tas ir ļoti svarīgi priekš manas identitātes. Tātad riktīgs krievs es neesmu, latvietis droši vien arī neesmu, anglis arī, tad atliek tas vārds latvietis, tāpēc, kad es to saku, tas nav kaut kāda tur civilizatoriska misija un Krievijas imperialisms, bet tas ir, mana identitāte, jo šis vārds ir viss atbilstošāks tam, kas es esmu. Bet, godīgi sakot, tā identitātes it kā nedrošība mani nebaida, bet es, godīgi sakot, baidos no cilvēkiem, kuri ir 100% pārliecināti, ka viņi esot tur 100% latvieši vai krievi vai vēl tur Talmuda ebreji. Kuri neapšauba savu identitāti. Un tas ir, laikam vienīgais, ar ko var uzsākt šo diskusiju, ir, vienkārši pateikt, mēģināt padomāt, kas es esmu konkrēti. Un tad man ir jautājums Grīnumas kundze, bet kā bija ar Raiņa identitāti, kā viņš jutās? Rainis jutās kā cilvēks, kura personībā domāšanā tik tiešām šie pretpoli savienojas bez kādām grūtībām. Viņš, protams, ka bija latvietis vispārākā pakāpē, patriots. Palasiet kaut vienu rindu no Raina, pazīstamākiem darbiem, tāds patriots kā zemstrāva, Šveicē sarakstītajos darbos. Tā ir sajūtama, es domāju, ka tā, vismaz latvieti jau, tas uzrunā ļoti izteikti vairāk. Bet tā pašā laikā, ja man vajadzētu pateikt, viņš, protams, bija latvietis, un reizē viņš bija pasaules pilsonis atkal, tas ir diezgan sliktāns jēdziens, jo kosmopolitismu jēdzienu mēs skaidrojam ļoti dažādi. Un reizē viņš bija, es jums pateiktu godīgi, kāpēc es piesaucu savu biogrāfiju. Es pēkšņi Vācijā, es biju toreiz starptautiskās Gētsbiedrības stipendijāti un kādus pāris mēnešus strādāju Vācu literatūras arhīvā Veimārā. Kopā ar dažādu nāciju pētniekiem. Un tagad kaut kādā tādā sarunā mans viena kolēģe pēkšņi saka, klausies, bet tu taču esi caur un caur starptautisks cilvēks. Es stipri satrūkos, es nekad nebiju par sevi domājis tādās kategorijās, bet ziniet, galu galā es apsmadziņēju to lietu, un es saku pilnīgi godīgi ar visu to, ka es ļoti dziļi izjūtu savu latvisko identitāti, es uzskatu, ka tas man bija kompliments. Un es domāju, ja cilvēki ārpusē latvieši, kas ar cieņu un pašcieņu sev
sevi spēja kaut kādā veidā, nu, tomēr ierakstīt, lūk, tajā arī ārpusnieku kontekstā jūtoties kā latvieši. Ja viņš nodevē, jūs gribat sev devēt par latviešu, man nav ne mazāko iebildumu. Ja jūs to varat ar šo apzīmēm identificēties, tas ir, protams, subjektīvs jautājums. Un es vispār nedomāju, ka tas būtu primārās diskusijas, tagad, tā sakot, primārā diskusija tēma, kur mums šeit būtu jāatrisina. Ja jūs tā labi jūtaties, man absolūti nav nekas pretī. Ja vēlaties saucties par starptautisku cilvēku, bet man pa identitāti, lai neaizmieg cilvēku. Tā, burtiski vēl divi komentāri un jā. Pa identitāti, jā. Tad, ziniet, pēc Ziemeļu kara, kad Pēters I iekaroja Latviju, jā, tad Vidzeme bija tukša, un viņi uzdāvināja Šeremetjevam. Un tad Šeremetjevs, lai glābtu kaut kā situāciju, ņēma pomoru pulkus. Pomori bija tie, kas dzīvo Arkhangelskā. Tie bija vienīgie no Krievu tām, jeb slāvu nācijām, kas nebija pakļauti Mongoļiem, kur nebija Mongoli ietekmi. Viņam arī tagad var redzēt, ka viņiem nav tas vaigu kaulu un tā tālāk. Tie bija vienīgi tādi, tie bija 2 metri bez galvas un tā tālāk. Un tad viņš to savu pomoru pulku veda pa Vidzemes, pa tām sētām, un tur lika katram, kā saka, lai viņš būtu par latvieti. Jo vajadzēja vīrieši, kas lai turpinātos latviešu dzīvi. Tad pēc tā gadījuma, pēc tā genofonda likuma, pēc 2 paudzēm mums sākās jaunatviešu kustība. Jo ienāca svaigas asinis, un pēc 2 paudzēm mums sākās jaunatviešu piebauda.